Good morning, ladies and gentlemen. Man liels prieks šeit iznāk tribīnas priekšā un sveikt jūs visus kā aculiecinieks, kā šī laikmeta liecinieks tajā brīdī, ka Latvijā, kā Latvijas energoefektivitātes asociācija ir sarūpējusi pirmo tādu starptautisku pasākumu, pirmo fórumu, kas mēģinās no savas puses pieliks visus spēkus, lai mēģinātu salikt kopā kompetenci, lai savāktu zināšanas, lai spētu dot impulsu tālākajai darbībai energoefektivitātes jomā Latvijā. Protams, par to, kā jau mūsu cienītais moderators minēja, liels paldies idejas iniciatoram, redītājam un tās, kā saka, kopējam Mārim Skrogas kungam. Protams, mēs nevaram arī iztikt bez atbalstītājiem Rīgas enerģētikas aģentūras un Eiropas komisijas, kas nopietni un konstruktīvi atbalstīja šo ideju. Tāpēc paldies visiem dalībniekiem un līdz domātājiem. Šajā ievadrunā es nevēlos nekādus garas traktātus minēt, kā vien salikt kopā divus tādus virtuālus punktus. Viens no šiem punktiem ir tāds ļoti pragmatisks un Latvijā bāzēts, tā ir uzticība vai neuzticība energoefektivitātes procesiem un jautājumiem. Mēs ļoti labi zinām, cik sarežģīti un cik komplicēti ir katrs solis, ko mēs sastopam ceļā, runājot par energoefektivitāti. Un pats no pašiem sākumiem tas ir tā, ka mēs nekādīgi netiekam vaļā no savas birokrātijas, no dažādas sadarbības efektiem, kur institūcijas katra par sevi ir nodalīta diezmaz vai pazīst viens otru, kur zinātu, kas notiek vienam otru, kā saka, sētā. Tas tā varbūt skarbāk jūs izteikt, bet uz to pusi ir. Vēl, protams, kas mums ir nedaudz tāds traucējuši faktors un uzticību neveicinoši, ir tas, ka nav īsti salikt kopā tādi vienoti kritēriji, nav vienotas līnijas, nav vienotas prasības, un jā, ir šīs prasības, dažkārt palīdz, mēs sakām, ok, mēs samazināsim energo patēriņu par 20%, tas skan tā kā ļoti pieticīgi dažkārt. Tāpēc es varbūt reducēšu šo vārdu uzticību vai neuzticību uz informācijas trūkumu, uz tātad nepietiekošu zināšanu līmeni sabiedrībā, un, piedodiet, man jāsaka arī, jāmet mazs akmens ir profesionāļu jomā, arī pieredze, kas ir apgūta pēdējo 2-3 gadu laikā, aktīvi strādājot, diemžēl vēl nav pietiekama, lai tiešām lieliem un spēcīgiem soļiem iet uz priekšu. Tās ir viens punkts. No otras puses, protams, jau iepriekšējais runātājs minēja, ka Eiropa iet savu ceļu, ir nospraustas programmas, un tās tiek ļoti efektīvi veiktas rietumu valstīs, kur pastāv nopietnas institūcijas, kas nodarbojas profesionālā, arī teorētiskajā līmenī ar šiem visiem jautājumiem attīsta jaunas idejas, ģenerē jaunas materiālus, tehnoloģijas, un tās nekavējoties ievieš arī praksē, lietojumā. Tāpēc viens no šādiem viens no šādiem praktiskiem jautājumiem ir programma Jessica, kas no Eiropas investīciju bankas puses ir deleģējusi savas jaudas un kapacitātes un enerģiju un arī finanses resursus pilsētu vides attīstībā un tā skaitā arī energoefektivitātes jautājumiem. Un mēs savukārt redzam, ka savienojot kopā to, ko mums spēja palīdzēt Eiropas Savienība, Eiropas investīciju bankas personā, šim gadījumā, piemēram, Latvijā būtu 3 vai pat pēdējais brīdis, kā teikt, dibināt attīstību vai savienot kopā kompetences centru, veidot tiešām profesionāļu komandu, iespējams, arī neatkarīgi finansēt. Es pieļauju, ka tas ir pilnīgi normāls, redzams, kā valstiski svarīgs biznesa projekts, kas tātad tieši valsts radītu šādu visnotaļ nopietnu, nevis paspārnēt kādu mazu aģentūru vai paspārnēt kādu, teiksim, formālu institūciju, bet vienkārši profesionālu komandu, kas rūpētos par šo jautājumu par energoefektivitāti. Šobrīd tas ir tādā sabiedrisku attiecību līmenī bieži vien dibināts, kā mēs Latvijā savā lokā esam daudzkārt diskutējuši. Mēs netiekam uz priekšu, tāpēc, ka mums nav tik daudz jautājumu, tik daudz kapacitātes, lai varētu tās mūsu zināšanas, mūsu, teiksim, fragmentārās lietas salikt kopā un dot valstī labu atbalstu. Tāpēc arī tas ir tas mērķis, viens no šīs dienas mērķiem, dot jums iespēju komunicēt, apzināties, un mēs no savas puses uz šīs bāzes mēģināsim veidot šādu komandu
visu. Lai jums laba diena!